Labrīt! Dāmas un kungi, ladies un lordi, un esiet silti, sirsnīgi un pats svarīgākais mājīgi sveicināti lielākajā ilgspējīgai mājokļu politikai un ēku energoefektivitātei veltītajā pasākumā Latvijā. Un šī ir tā vieta, kur jūs aplaudējat. Vismaz tā man ir rakstīts scenārijā. Jo īpaši, ja jums tas ir svarīgi. Esiet sveicināti šeit, Rīgā, ATA centrā, esat sveicināti mūsu simboliskajā mājoklī. Mani sauc Edgars Kuzmans, un man ir šī atbildīgā un ļoti svarīgā loma šodien nosacīt būt šī nama pārvaldniekam. Kā jūs saprotat, tas ir liels izaicinājums. Un ticiet vai nē, bet man ar jums ir kaut kas kopīgs. Vismaz ar 69% no jums. Lai gan es ticu, ka zinot šī pasākuma mērķi un zinot šī pasākuma saturu, šis procentu punkts varētu būt stipri, jo stipri augstāks. Jo redziet, es tieši tāpatās kā 69% Latvijas iedzīvotāji dzīvoju dzīvoklī ar visā no tā izrietošajām sekām un, protams, arī iespējām. Tāpēc man tāpatās kā vairumam no jums ir ļoti svarīgi, kas šeit šodien notiks. Man ir svarīgi runāt par šīs konferences mērķiem un par šīs konferences saturu. Man ir svarīgi veicināt atklātu diskusiju un kvalitīvu informācijas apmaiņu par šī brīža situāciju nama apsaimniekošanā, pārvaldīšanā un atjaunošanā Latvijā un, protams, tā visa ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Arī man, cerams tāpatās kā jums, ir svarīgi šīs konferences 3 pamatu uzstādījumi un galvenās misijas, par ko mēs šodien šeit runāsim, kas ir informēt sabiedrību par valsts kursa ilgspējīgas mājokļu politikas veidošanā, likumdošanas un citu tiesību aktu izstrādē. Man ir svarīga enerģētiskās krīzes ietekme un mazināšana, Eiropas Savienības fondu izmantošana, lai sasniegtu Eiropas un Latvijas klimata mērķus. Protams, arī 3. popularizēt dzīvokļu īpašnieku kopību, radītus sakoptas vides risinājumus. Es palūkšu, ja jums arī tas ir svarīgi, tad aplaudējiet vēl vienreiz. Lai pārapstiprinātu mūsu šīs dienas klātbūtni šajā notikumā. Un to visu, ko es tikko tā ļoti ātri pieminēju, mēs šodien risināsim, runāsim, apspriedīsim vairākās plūsmās un vairākos formātos visas dienas garumā. Un te uzreiz es jums pieminēšu, ka kāds no jums ir nobriedis tādai pamatīgai darba dienai, tā kārtīgi pastrādāt, tad visas dienas garumā zālē ar burtu K, viegli atcerēties, kur tas notiek, kā pirmais burts, tad visas dienas garumā tur notiks paralēlās sesijas. Un es jums uzreiz izstāstīšu, jūs paņemat tās baltās lapas, piefiksējat, ja nu kaut kas jums tā īpaši paliek atmiņā no šī te. No 12. līdz 12.45. mēs runāsim par īpašuma pārvaldības sistēmām, un Ksenija Puriņa no platformas HM Guru jums pastāstīs par to, tātad 12 līdz 12.45. 13.30 līdz 14.15. Dalītā īpašuma izbeigšanas risinājumi, iespēja ilgtermiņā samazināt izmaksas un iegūt pilnvērtīgu varu pār savu īpašumu. Ernsts Hafizovs no Rīgas nama pārvaldnieka mums pastāstīs par to. 14.20 līdz 15.05, ļoti precīzi, ventilējumu un apmesto fasāžu risinājumu daudzdzīvokļu ēku siltināšanai. Ja šis ir tas, kas jūs interesē, tad Andris Lujāns un Mihails Froļonoks no Izover un no Weber jums pastāstīs, kā tieši tas varētu notikt labāk un efektīvāk. Un 15.10 līdz 15.55, kā jūs redzat arī uz skatuves, šķiedru cementa plāksnes ventilējumā fasādē, ja tas jums zvana zvaniņu tagad un ir tas, kas jūs interesē, to uzstādīšanas pamatprincipu un galvenās kļūdas, Mārtiņš Gelašs no Zulakvudu Latvija, kas ir Swisspearl grupas pārstāvis Latvijā, jums pastāstīs par šo jautājumu. Tātad tas ir tad, ja jūs esat tiešām nobrieduši kārtīgai darba dienai, un ja kāda no informācijas pērlēm, kas izskanēs uz šīs skatuves, jums ir svarīga, bet tomēr šī informācija jums ir vēl jo aktuālāka. Dāmas, droši sēžaties. Bet esat laipni aicināti arī uzkavēties šeit pie mums visas dienas garumā šajā zālē, kā es jums minēju, saturs sekos vairākās plūsmās un vairākos blokos. Mēs runāsim ļoti daudz, gan prezentācijas, gan paneļa diskusiju formātā un, protams, arī gada balva. Tāpēc atgriežoties pie gada balvas un atgriežoties pie šīs skatuves, mūsu mājoklis nebūtu iespējams
bez mūsu ģenerāla sponsoriem. Tāpēc es atļaušos ar lielu prieku viņus uzskaitīt, un, protams, tas ir šī pasākuma galvenais ģenerāla sponsors, un jo īpaši lielo balvu ģenerāla sponsors, tas ir Rīgas nama pārvaldnieks. Varam aplaudēt viņam. Informācija ir mūsdienu valūta, tāpēc informatīvais atbalstītājs Nacionālā ziņa aģentūra Leta. Paldies, ka zinat, ka jāaplaudē. Konferences sadarbības partneris Saint-Gobain. Viņi ir tie, kas šodien mums to jau pieminēto Izover un Weber silto māju līniju palīdzēs iepazīstināt. Alpex 24 stundu ēku tehniskais servis. Enerģiskāk aplaudēšana ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kopīgi arī pamostos šodien no rīta. Tāpēc mēģinām vēl skaļāk par Altumu un jo īpaši daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmu. Šie visi ir mūsu konferences sadarbības partneri, bet, protams, mēs sakam arī lielu paldies jau pieminētajiem gada balvas atbalstītājiem. Un tie ir Eksterzī, pilsētas mēbeles, JLD apzaļumošanas uzņēmums un rotaļu eksperti, Zemnieku saimniecība Bērziņi un Sietiņu Go Lielvārdes stādu placis. Protams, arī visi pārējie, kurus jūs redzējāt tikko, un jūs viņus vēl redzēsiet un dzirdēsiet uz šīs skatuves, jo gada balva ir īpašs notikums, kas šogad notiks tā pirmoreiz kārtīgi ar lielu vērienu visas dienas garumā. Jūs redzēsiet, balva nav pat jāgaida līdz pasākuma beigām, lai uzzinātu, kuri tad būs tie ieguvēji. Mēs ik pa brīdim tā pozitīvi atšķaidīsim šīs konferences informatīvo saturu, piešķirot kādu īpašu balvu. Bet tagad gan, atgriežoties pie konferences satura, manuprāt, mūsu kopīgajam mājoklim šodien vajadzētu ielikt tādus pamatīgus un, atļaušos teikt, valstiskus pamatus ar pāris oficiālām uzrunām. Tāpēc vispirms gribētu aicināt uz šīs skatuves šos pamatus tā kārtīgi iecementēt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Dambīti Dambergu. Labrīt, cienījamie kolēģi, eksperti un konferences dalībnieki. Ir sanācis būt dažādās konferencēs, ar ko šī konference atšķiras, jo no paša rīta es sajūtu jaudīgu enerģiju. Es sapratu, ka mēs esam atnākusi pie darītājiem, un tādi jūs visi esat un droši varat sev aplaudēt. Mājoklis ir katras ģimenes pamats, un no tā, kāda būs mūsu mājokļi, būs atkarīgi, kā mēs jutīsimies, kā mēs dzīvosim, kāda būs mūsu veselība, kāda būs mūsu panākuma darbā un biznesā, un kā mēs dzīvos un augs mūsu bērni. Es teiktu, mājoklis ir pats pamats valstī, sabiedrībai un arī visam pārējam. Tādēļ šī konference ir ļoti nozīmīga, un es ļoti ceru, ka jūs radīsiet daudz jaunas risinājumus tiem izaicinājumiem, ar kādiem jūs ikdienā darbojaties, lai veiksmīgi konferences un daudz jaunas idejas un ieceras turpmākajā darbā. Paldies! Paldies par šiem ceļu vārdiem parlamentārai sekretārai no Varam, bet tagad no vienas ministrijas uz citu ministriju pie citas Ilzas. Ilza Beināra, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra būvniecības un mājokļu jautājumos. Pat ar ovācijām tiekam sagaidīts. Labrīt, visi kolēģi, konferences dalībnieki. Pirmkārt, gribu koriģēt nevis valsts sekretāra, bet vietniece būvniecības mājokļu jautājumos. Bet jebkurā gadījumā ir prieks redzēt tik ļoti daudz dalībnieku šodien klātienes konferencē. Mājoklis ir ārkārtīgi izaicinošs jautājums. Lai arī katram latvietim mēs esam saimnieks un saimnieku gēns, mums ir redzams tajos mājokļos un daudzdzīvokļu mājās,
kas ir sakārtotas, tomēr ir milzīgi izaicinājumi priekšā, ņemot vērā enerģētikas un klimata mērķus, kurus mums uzlikusi ir Eiropas Savienība. Mums ir jāsasniedz līdz 50. gadam faktiski klimatneitrāli mājokļi. Tie būs milzīgi izaicinājumi ar nenormāli lieliem ieguldījumiem. Līdz ar to es aicinātu šodienas konferences dalībniekus tiešām nākt ar savām idejām no praktiskās pieredzes arī un piedalīties aktīvi diskusijās par to, kas vēl ir darāms, kā panākt, lai mūsu daudzdzīvokļu māju iemītnieki aktīvi piedalās savā māju uzturēšanā, sakopšanā, smelties iedvesmu no gada balvas laureātiem, kuri rāda labos piemērus, un es ticu, ka katrs sakoptais pagalms un katra sakoptā māja pavilks līdz arī blakus esošās. Līdz ar to novēlu visiem šodienas konferences dalībniekiem tiešām smelties iedvesmu, no konferences paņemt līdzi katram vismaz vienu ideju, ar kuru varētu tālāk strādāt nākamo gadu līdz nākamajai konferencei. Paldies jums! Paldies, Juls! Paldies par precizējumu. Jūs jau ziniet, jebkurā būvniecības procesā korekcijas ir vietā. Tāpēc tām jāprecizē arī vispārējie procesi. Bet es ļoti ceru, ka nākamais cilvēks vēl joprojām ir Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Normunds Audzišs. Jā, labdien! Es arī ceru, ka vēl esmu izpilddirektors, ko var zināt, kas par šo brīdi noticis. Bet jā, labdien visiem šajā brīnišķīgajā konferencē. Pirmkārt, gribu pateikt lielu paldies vadītājiem, kas organizē, un mēs jau saprotam to, ka tā jau ir tradīcija, ka 2. gads, 3., 4. tas neizbēgami. Un redzot arī tik lielu dalībnieku skaitu, ir skaidrs, ka šie jautājumi, kas šodien tiks izskatīti, viņi ir ļoti būtiski mums katram savā jomā. Un es domāju, ka mājoklis Latvijas lielajām pilsētām ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvo tādī mūsu cilvēki. Un mūsu cilvēki arvien vairāk tiecās pēc skaistiem jauniem mājokļiem, pēc skaistiem jauniem pagalmiem, vidi, bērnu laukumiem. Es domāju, ka šī tendence viņa arvien pieaug, un katra no, konferencēm, kas tiek rīkota un runāt par šo jautājumu, viņa mūs mudina arvien vairāk iesaistīties gan energoefektivitātes projektos, sakārtojot savu vidi, kopā sanākot iedzīvotājiem un spriežot tā kā viena kopiena. Jo kādu brīdi izskatījās, ka katrs dzīvo savā dzīvoklī un domā tikai par savām lietām, bet šī konference parāda, ka mēs varam arī domāt kopā. Un mēs noteikti redzēsim labos rezultātus un labos piemērus no šī konkursa, kas ir noticis. Tā kā vairojam skaisto, ejam skaistajā, tas noteikti mūs vilinās, un tas noteikti vairāk dos mums lielāku dzīves prieku. Tā kā iztaisnojam muguras, piesprādzējamies un laižam skaistajā brīnišķīgajā konferences gaisotnē. Paldies! Uzmundrinoši ceļvārdi, vai ne? Un visbeidzot, šī pasākuma, kā es pieminēju, man ir tas brīžiem nepateicīgais uzdevums būt tam nama pārvaldniekam. Tad mans šīs konferences galvenais partners, kas ir tās mājas kopienas pārstāvis, es gribētu teikt, šī pasākuma īstenā namamāte, Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrības asociācijas mājoklis valdes priekšsēdētāja Dace Vārna. Aplausi! Sveicināti, cienījamie konferences dalībnieki. Man ir tiešām milzīgs prieks, ka mēs esam tik lielā pulkā, un tas nozīmē, ka tie ir jautājumi, un konference ir tas iedvesmas avots, caur kuru mēs varam darīt daudz labu un vērtīgu lietu. Un šī konference, kas saka, mērķis šai konferencei bija sasaukt kopā visus. Tos, par kuriem arī atklāšanas spēka vārdos runāja kā darītājiem, jo mēs visi esam darītāji. Gan tie, kas ikdienā
dzīvo mājokļos un tur rūpi par tiem, gan pārvaldnieki, ja, kuri uzpasē, lai visi procesi mājā būtu kārtībā, gan arī mājokļu politikas veidotāji, kuriem ir svarīgi, ja, lai viss tas funkcionē un lai patiešām darīšanā būtu daudz svarīgu atziņu un jēgpilnu darbību. Tāpēc šodien šis ir notikums. Notikums tā iemesla dēļ, ka konference notiek neparastā laikā. Neparastā tik tālu, ka tūlīt pēc 2 nedēļām stāsies spēkā kādi ļoti nozīmīgi grozījumi, kas ir svarīgi katram dzīvokļu īpašniekam, un kur valsts ir izšķīrusies par tādu nopietnu, es pat teiktu, tādu kardinālu risinājumu, dodot iespēju mazākumam lemt par jautājumiem, kas ir svarīgi, lai māja attīstītos. Tas ir absolūti kardināls lēmums, neapšaubāmi, jo mēs zinām, ka jau ilgāku laiku notiek dažādas iespējamas darbības arī no māju politikas veidotājiem, mēģinot atrast tos variantus, lai kopība spētu vienoties. Gan elektroniskās sapulces, kopsapulces, gan balss nodošana, glabāšana, lai varētu veiksmīgāk lēmumus pieņemt. Tāpēc šoreiz mēs patiešām nonākot pie situācijas, kurā pavisam drīz šis mazākuma balsojums kļūs realitāte, mums ir īpaši atbildīgi jādiskutē par šiem jautājumiem, jāizsver dažādi riski, bet vēl kas ir svarīgi, otrs pols ir, mēs šodien godināsim tos, kuri ne tikai kā kopība spēj vienoties dažādiem sakoptas vidas risinājumiem, bet tiešām nāk ar savu piemēru, ar savu pieredzi. Un tieši tie piemērs un pieredze ir tas, kas ir iedvesmas avots. Tāpēc šodien, mīļie arī finālisti konkursa Latvijas sakoptākais māju pagāms dalībnieki, jūs esat īpaši šai konferencei, jo šī konference būtībā sākās jau jūnijā. Tad, kad notika šī pieteikšanās, un tad, kad jūs arī aktīvi pieteicāties, lai šajā visā piedalītos un parādītu un lepotos ar to, ka jūs esat tie, kuri sakārto savu vidi, un jums nav problēmas ar to, ka jums ir jāaicina, ir jāpielieto būtu mazākuma balsojuma jautājumi. Tā ka vērtīgas atziņas, pieredzi, daudz labas pieredzes, jo šodien būs arī grābekļa jautājumi, kur mēs dzirdēsim pieredzes stāstus, kā vajadzētu izvairīties, lai nekļūdītos. Visiem vēlu tiešām veiksmīgu konferenci, izdošanos, arī daudz ideju, risinājumu, ko paņemt noteikti līdzi. Paldies jums! Paldies, Dācis!